Sievietes status islāmā un jūdu kristiešu tradīcijā. Mīts un realitāte. Šerifs Abdel Azīms. Tulkojusi Fātima. 1. Ievads. Pirms 5 gadiem avīzes Toronto Star 1990. Gada 3. Jūlija numurā es izlasīju Gvenas Daieras. Gvine Dier rakstu islāms nav vienīgā reliģija, kas balstīta patriarchālās doktrīnās. Tajā bija aprakstīta kādas Monreālā notikušas konferences par sievietēm un varu dalībnieču saniknotā reakcija uz slavenās eģiptiešu feministes Navalas Sādavi runu. Viņas politiski nekorektots apgalvojumu. Vidū bija šādi: sievieti visvairāk ierobežojošās normas meklējums vispirms jūdaismā vai vecajā derībā. Tad kristietībā un beidzot Kurānā visas reliģijas ir patriarchālas, jo to saknes meklējums patriarchālās sabiedrībās, un sievietes aizplīvošana nav vienīgi islāmam raksturīga prakse, bet gan sens kultūras mantojums, kura analoģija atrodama arī citās monoteiskās reliģijās. Dalībnieces nevarēja mierīgi nosēdēt, dzirdot, ka viņu reliģijas tiek pielīdzinātas islāmam, un Sādavi saņēma milzumu daudz kritikas. Sādavi komentāri ir nepieņemami. Viņai trūkst izpratnes par citu cilvēku ticībām, paziņoja Bernise. Dubusa no pasaules māšu kustības. Es iebilstu, teica Alise Šalvi no Izraēlas sieviešu organizācijas. Jūdaismā nav plīvura koncepta. Rakstā šie saniknotie protesti tika izskaidroti ar rietumos vērojamo tendenci vainot islāmu par normām, kuras tikpat lielā mērā ir arī pašu rietumu kultūras mantojums. Kristiešu un jūdu feministas negrasījās mierīgi klausīties diskusiju, kurā viņas iekļautas tajā pašā kategorijā kā ļaunie muslimi, secināja Gvena Daiera. Mani nepārsteidza konferences dalībnieču negatīvais viedoklis par islāmu, jo īpaši, ja runa bija par attieksmi pret sievietēm. Rietumos islāms tiek uzskatīts par vistipiskāko sievietes pakļaušanas simbolu. Lai ilustrētu, cik stipra ir šī pārliecība, pietiek pieminēt, ka Voltēra dzimtenes Francijas izglītības ministrs nesen izdevis noteikumus, saskaņā ar kuriem visas muslimu meitenes, kas valkā hidžābu, jāizslēdz no Francijas skolām. Viens muslimu skolniecei, kas nesā hidžābu, tiek liektas tiesības uz izglītību, kamēr pret katoļu skolnieku ar krustu kaklā vai ebreju ar kipu galvā nav nekādu iebildumu. Skats ar franču policistiem, kas neļauj muslimu vidusskolniecēm ar hidžābiem ieiet skolā, ir neaizmirstams. Tā atgādina kādu citu tikpat pazemojošu ainu, kurā Alabamas gubernators Džordžs Velis 1962. gadā stāv pie skolas vārtiem un cenšas neielaist skolā melnādainos skolēnus, lai nepieļautu rasu segregācijas izbeigšanu Alabamas skolās. Tomēr ir kāda būtiska atšķirība starp šiem diviem skatiem. Melnādaino skolēnu pusē bija daudzi cilvēki gan ASV, gan citur pasaulē. Galu galā ASV prezidents Kenedijs uzdeva ASV Nacionālajai gvardei atbrīvot melnādainajiem skolēniem ceļu uz skolu. Turpretī muslimu meitenēm neviens nepalīdzēja, maz bija cilvēku, kuri juta viņām līdzi gan Francijā, gan ārpus tās. Šī līdzjūtības trūkuma iemesls ir mūsdienu pasaulē tik plaši izplatītie aizspriedumi un bailes no jebkā, kas saistīts ar islāmu. Monreālas konferences sakarībā man nedeva mieru viens jautājums: vai Sādavi un viņas kritiķu apgalvojumi patiešām balstās uz reāliem faktiem? Citiem vārdiem sakot, vai sievietes status jūdaismā, kristietībā un islāmā ir vienāds? Vai šo reliģiju priekšstati kaut kā atšķiras? Vai jūdaisms un kristietība sievietei piedāvā labāku izturēšanos nekā islāms? Kā īsti ir patiesībā? Nav viegli meklēt un atrast atbildes uz šiem sarežģītajiem jautājumiem. Pirmās grūtības rada tas, ka jābūt pilnīgi objektīvam vai vismaz jādara viss iespējamais, lai tāds būtu. Tas ir tas, ko mums māca islāms. Kurāns norāda muslimiem teikt patiesību pat tad, ja viņu pašu tuviniekiem tas nav patīkami. Lai kad jūs runātu, runājiet taisni, pat ja runa ir par tuvu radinieku, 6:15-2. Jūs, kas noticēja, esiet stāvošie uz taisnīguma, liecinieki Dievam, pat ja pret sevīm pašiem, vai vecākiem un radiniekiem. Būtu viņš bagāts vai nabags, Dievs ir tuvāks valī, aizstāvis, draugs, aizbildnis. Viņiem abiem, tāpēc nesakojiet iegribām,
lai jūs nenovirzītos no taisnīguma, un ja jūs novirzīsieties. Liecinot vai atteiksieties liecināt, tad patiesi Dievs ir pārzinis par visu to, ko jūs darāt. Pulksten 4.13.5. Problēmas rada arī tas, cik ārkārtīgi plašs ir apskatāmais jautājums. Šī iemesla dēļ pēdējos gados, meklēdams atbildes, daudzas stundas esmu pavadījis, lasot Bībeli, reliģiju enciklopēdiju un judaistikas. Enciklopēdija judaica. Tāpat arī izlasīju vairākas citas zinātnieku attiecīgo reliģiju. Apoloģētu un kritiķu sarakstītās grāmatas par sievietes statusu dažādās reliģijās. Turpmākās nodaļas. Atklāju šī necilā pētījuma svarīgākos secinājumus. Es, protams, neapgalvoju, ka esmu bijis absolūti objektīvs, jo absolūta objektivitāte stāv pāri manām ierobežotajām iespējām. Viss, ko es varu teikt. Strādājot pie šī pētījuma, centos tuvoties Kurāna taisnības sacīšanas speaking justly ideālam. Vēl ievadā gribu uzsvērt, ka mana pētījuma mērķis nav nomelnot kristietību vai jūdaismu. Mēs, muslimi, taču ticam abu šo reliģiju dievišķajai izcelsmei. Neviens nevar vienlaicīgi būt muslims un noliegt Mozu un Jēzu kā diženus Dieva praviešus. Es vēlos vienīgi aizstāvēt islāmu un dot savu ieguldījumu Dieva pēdējā patiesā vēstījuma izplatīšanā, kas rietumiem nepieciešams jau sen, tāpat jānorāda, ka es ņēmu vērā vienīgi doktrīnas mācības, kas ir minēto reliģiju pamatā. Es pētīju sievietes statusu šo trīs reliģiju sākotnējos avotos, nevis reliģiju sekotāju miljonu praksi mūsdienu pasaulē. Tāpēc arī vairums citātu ņemti no Kurāna, hadīsiem, Bībeles, Talmūda un ietekmīgāko baznīcas tēvu darbiem, kuru viedokļiem bijusi nozīmīga ietekme uz kristietības noformēšanos. Šādu pieeju izraudzījos, jo mēģinājumi izprast kādu reliģiju, tikai vērojot dažu tai formāli piederīgo uzvedību un nostāju, noved pie maldiem un nepareiziem secinājumiem. Daudzi cilvēki jauc reliģiju ar kultūru, citi nemaz nezina, kas rakstīts viņu svētajās grāmatās, vēl citiem tas vispār nerūp. Otrais Ievas vaina. Visas trīs reliģijas ir vienisprātis par to, ka gan sievietes, gan vīriešus ir radījis Dievs, visuma radītājs. Tomēr domstarpības sākas jau tūdaļ pēc pirmā vīrieša Ādama un pirmās sievietes Ievas radīšanas. Jūdu, kristiešu viedoklis detalizēti atspoguļots 1. Mūzes grāmatā 2.4-3, 24. Dievs aizliedza abiem cilvēkiem ēst laba un ļauna atzīšanas koka augļus, bet čūska pavadināja Ievu ēst no tā, Ieva savukārt pavadināja Ādamu ēst kopā ar viņu. Kad Dievs pārmeta Ādamam izdarīto, Ādams visu vainu novēla uz Ievu: sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu. Tad nu Dievs sacīja Ievai: vairodams es vairošu tavus grūtumus un tavas nopūtas, kad tu kļūsi māte. Sāpēs tev būs bērnus dzemdēt, un tava iegriba būs pēc tava vīra, bet viņam būs valdīt pār tevi. Ādamam viņš teica: tāpēc, ka tu esi klausījis savas sievas balsī un esi ēdis no šī koka. Lai zeme ir nolādēta tevis dēļ, tev grūti strādājot būs maize ēst visu tavu mūžu. Islāma skatījums uz radīšanu Kurānā atrodams vairākās vietās, piemēram: Ak, Ādam! Mīti tu un tava sieva paradīzē un ēdiet abi no kurienes vēlaties un netuvojieties šim kokam, citādi jūs kļūsiet abi no netaisnīgiem. Tad Sātans iečukstēja viņiem abiem, lai atklātu viņiem to no viņu ķermeņiem, kas bija slēpts no viņiem, un teica: jūsu abu kungs aizliedza jums šo koku, tikai lai jūs nekļūtu par diviem eņģeļiem vai nekļūtu vieni no nemirstīgiem, jeb mūžīgajiem. Un viņš, Sātans, apzvērēja viņiem abiem, ka viņš ir viens no labiem padomniekiem viņiem abiem. Tā ar krāpšanu viņš viņus aizveda krišanā. Un kad viņi abi nogaršoja no koka, viņiem atklājās viņu abu ķermeņi, un viņi sāka piesakties ar paradīzes lapām. Viņu abu kungs pasauca viņus: vai es neaizliedzu jums abiem to koku, un vai neteicu jums abiem, ka Sātans ir atklāts, skaidrs ienaidnieks jums abiem? Viņi abi teica: mūsu kungs, mēs bijām netaisnīgi pret sevīm pašiem, un ja tu nepiedosi mums un nežēlosi mūs, mēs patiesi būsim starp zaudētājiem. Pulksten 7.19-23.
Uzmanīgi salīdzinot šos divus radīšanas izklāstus, atklājas vairākas būtiskas atšķirības. Kurāns atšķirībā no Bībeles Ādamu un Ievu par izdarīto vaino vienādā mērā. Nekur Kurānā nav atrodams kaut mājiens, ka Ieva būtu pavadinājusi Ādamu ēst no koka un pat ne, ka viņa būtu ēdusi pirmā. Kurānā Ieva nav kārdinātāja vai pavadinātāja vai krāpniece. Pie tam Ieva nav vainojama par dzemdību sāpēm, saskaņā ar Kurānu Dievs nevienu nesoda par citu pieļautajām kļūdām. Ādams un Ieva grēkoja, lūdza Dievam piedošanu, un viņš tiem abiem piedeva. Trešais Ievas mantojums. Ievas kā kārdinātājas tēls Bībelē atstājis ārkārtīgi negatīvu iespaidu uz sievietēm jūdu kristiešu tradīcijā. Tika uzskatīts, ka visas sievietes no savas mātes, Bībeles Ievas, mantojušas gan viņas vainu, gan viltu. Līdz ar to viņas visas bija neusticamas, morāli zemākas un ļaunas. Mēnešreizes grūtniecība. Dzemdības bija taisnīgs sods par nolādētā sieviešu dzimumu mūžīgo vainu. Lai aptvertu, cik negatīvu iespaidu Bībeles Ieva atstājusi uz viņas pēcnācējām, jāpievēršas dažu visu laiku ietekmīgāko kristiešu un jūdu rakstītajiem. Sāksim ar veco derību un palūkosimies uz fragmentu no tā dēvētās gudrības literatūras, tad es atradu kaut ko, kas ir rūgtāks nekā nāve, un proti sievieti, kas līdzīgi ķeramam tīklam, kuras sirds ir cilpas un kuras rokas ir važas. Tas, uz kuru Dievam ir labs prāts, izglābsies no viņas, tomēr, kas grēko, tiks viņas sagūstīts. Bet ko mana dvēsele arvien vēl meklē un ko es neesmu vēl atradis, tas ir sekojošais: starp tūkstošiem es esmu atradis vismaz vienu īstu un cilvēciski pilnvērtīgu vīru, bet tādu pat sievieti starp viņiem visiem es neesmu atradis nevienu. Salamans mācītājs pulksten 7:26-28. Citviet ebreju literatūrā, kas iekļaut arī katoļu Bībelē, lasām: neviens ļaunums nevar līdzināties sievietes ļaunumam. Grēks sākās ar sievieti un viņas dēļ mums visiem jāmirst. Sīraha gudrības. Grāmata 25, 19,33, ebreju rabīni minēja 9 lāstus, kas uzlikti sievietē viņas grēkā krišanas dēļ. Sievietē viņš uzlika 9 lāstus un nāvi, mēnešreižu asinis un jaunavības asinis, grūtniecības nastu, bērnu audzināšanas nastu, viņas galva ir apsekta kā sērojot, viņa caurdur savu ausi kā verdzene vai vergu meitene, kas kalpo savam saimniekam, viņai neticēs kā lieciniecei, un pēc visa nāve. 2. Līdz pat mūsdienām ortodoksālie jūdu vīrieši savās rīta lūgšanās skandē, lai esi slavēts Dievs, pasaules valdniek, par to, ka neesi mani radījis par sievieti. Turpretī sievietes katru rītu pateicas Dievam, ka viņš radījis mani saskaņā ar savu gribu. 3. Daudzās jūdu lūgšanu grāmatās atrodama vēl arī šāda lūgšana: lai slavēts Dievs par to, ka viņš nav radījis mani par neebreju. Lai slavēts Dievs par to, ka viņš nav radījis mani par sievieti. Lai slavēts Dievs par to, ka viņš nav radījis mani par nezinātāju. 4. Bībeles Ievai kristietībā bijusi daudz lielāka nozīme nekā jūdaismā. Viņas grēkam ir bijusi centrālā nozīme visā kristiešu ticībā, jo saskaņā ar kristiešu priekšstatu nepieciešamība pēc Jēzus Kristus misijas uz zemes sakņojas tieši Ievas nepaklausībā Dievam. Viņa grēkoja un pavadināja Ādamu sekot sev grēkā. Tā rezultātā Dievs izdzina abus no paradīzes un zeme tika nolādēta viņu dēļ. Savu grēku, ko Dievs viņiem nebija piedevis, viņi nodeva mantojumā visiem saviem pēcnācējiem, līdz ar to visi cilvēki ir dzimuši grēkā. Lai šķīstītu cilvēkus no viņu iedzimtā grēka, Dievam bija jāupurē Jēzus, kurš tiek uzskatīts par Dieva dēlu pie krusta. Tātad Dieva ir atbildīga par savu kļūdu, sava vīra grēku, visas cilvēces iedzimto grēku un Dieva dēla nāvi. Citiem vārdiem, viena sieviete, kura iedomājās rīkoties uz savu galvu, izraisīja cilvēces krišanu. 5. Kā tad ir ar viņas meitām? Tās ir grēcinieces tāpat kā Ieva, un kā pret tādām pret viņām arī jāizturas. Paklausieties uz SV Pāvila bargo toni jaunajā derībā: sieva lai klusībā mācās visā padevībā. Taču mācīties sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā. Jo Ādams ir pirmais radīts, pēc tam Ieva.
Un Ādams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pārkāpumā. 1 Vēstule Timotejam. 2:11–14. Sv. Tertuliāns ir vēl skarbāks nekā Sv. Pāvils, runājot ar savām vismīļajām māsām ticībā 6 vai. Jūs zināt, ka katra no jums ir Ieva? Dieva spriedums pār jūsu dzimumu dzīvo arī šai laikā, un noteikti ir. Jādzīvo arī vainai. Jūs esat velna vārti, jūs esat aizliegtā koka neaizskaramības lauzējs, jūs pirmās. Atstājāt dievišķo likumu, jūs pārliecinājāt grēkot viņu, to, kuram citādi uzbrukt velnam nepietika drosmes. Jūs tik viegli iznīcinājāt Dieva tēlu, cilvēku. Jūsu nopelna dēļ pat Dieva dēlam bija jāmirst. Sv. Augustīns bija uzticīgs savu priekšgājēju mantojumam un rakstīja savam draugam, kāda nozīme. Vai tā ir sieva vai māte, tik un tā viņa ir Ieva kārdinātāja, no kuras mums jāuzmanās ik katrā sievietē. Es nespēju redzēt neko, ko sieviete varētu vīrietim dot, ja neņemam vērā bērnu dzemdēšanu. Vairākus gadsimtus vēlāk Sv. Akvīnas Toms joprojām uzskatīja, ka sievietes ir nepilnvērtīgas, runājot par individuālo iedabu, sieviete ir nepilnīga un neveiksmīga, jo vīrieša sēklas aktīvais spēks tiecas radīt pilnīgu līdzību vīrišķajā dzimumā, sievietes rašanās cēlonis ir defekts aktīvajā spēkā vai kāds ķermenisks sagurums vai pat kāda ārēja ietekme. Visbeidzot, slavenais reformators Mārtiņš Luters uzskatīja, ka vienīgais labums, ko var dot sieviete, ir ienest pasaulē tik daudz bērnu, cik vien iespējams, neraugoties ne uz kādiem blakus efektiem. Nav nozīmes, ja viņas nogurst vai pat nomirst. Ļaujiet viņām mirt dzemdībās, jo tas ir iemesls, kādēļ viņas pastāv. Atkal un atkal sievietes tiek nomelnotas tādēļ, ka viens Mūzes grāmatā Ieva ir atainota kā kārdinātāja. Rezumējot, jūdu kristiešu konceptu par sievieti ir saindējusi pārliecība par Ievas un visu viņas sieviešu kārtas pēcnācēju grēcīgo dabu. Ja tagad mēs pievēršamies tam, kas Kurānā teikts par sievietēm, drīz pamanīsim, ka islāma koncepts par sievieti ir pašos pamatos atšķirīgs no jūdu kristiešu tradīcijā vērojamā. Lūk, ko saka Kurāns. Patiesi muslimi un muslimas, ticīgie un ticīgās, paklausīgie un paklausīgās kalpošanā, taisnīgie un taisnīgās runās un darbos, pacietīgie un pacietīgās, godbijīgie un godbijīgās, dodošie un dodošās. Ziedojums, sadaka, gavējošie un gavējošās, tie un tās, kas glabā savu šķīstumu, pieminošie un pieminošās Dievu daudz, viņiem Dievs sagatavoja piedošanu un diženu atalgojumu. 33:35. Un ticīgie un ticīgās ir aulijā palīgi, aizstāvi, draugi vieni otriem. Viņi pavēla labumu un aizliedz nosodāmo burtiski, noraidīto un izpildu solā, dod zakā, žēlastības nodokli un paklausa Dievam un viņa sūtnim. Tie ir tie, kurus žēlos Dievs. Patiesi, Dievs ir varens un gudrs. 9:71. Un viņu kungs atbildēja viņiem: es nezaudēju nevienu darbu, kuru kāds no jums veids, būtu viņš vīrietis vai sieviete. Jūs esiet vieni no otriem. 3:19:5. Kas izdarīja slikto, viņam netiek atmaksāts kā tikai ar līdzīgo. Un kas izdarīja labu, būtu viņš vīrietis vai sieviete, un viņš ir ticīgais, tie ieies paradīzē, viņi tiks baroti tajā bez norēķina. 40:40. Kas izdarīja labu, būtu viņš vīrietis vai sieviete, un viņš ir ticīgais, patiesi, mēs dosim viņam labu dzīvi. Un atmaksāsim viņiem viņu atalgojumu par vislabāko, ko viņi ir darījuši. 16:97. Ir skaidrs, ka Kurāna skatījums uz sievietēm nekādā ziņā nav citāds kā uz vīriešiem. Gan vīrieši, gan sievietes ir Dieva radītas būtnes, kuru augstākais mērķis uz zemes ir pielūgt savu kungu, darīt taisnīgus darbus, izvairīties no visa ļauna, un saskaņā ar šiem principiem viņi arī tiks izvērtēti. Kurānā nekur nav minēts, ka sieviete būtu velna vārti vai ka viņa būtu krāpniece pēc dabas. Kurāns arī nemin, ka vīrietis būtu Dieva attēls, gan vīrieši, gan sievietes ir viņa radītas būtnes, un tas arī viss. Saskaņā ar Kurānu sievietes loma uz zemes neaprobežojas ar bērnu dzemdēšanu, viņai jāveic tikpat daudz labu darbu kā jebkuram vīrietim. Kurāns nekur nesaka, ka nekad nav eksistējusi īsta un cilvēciski pilnvērtīga sieviete.
Gluži otrādi Kurāns mudina it visus ticīgos, gan vīriešus, gan sievietes, sekot tādu ideālu sieviešu kā jaunavas Marijas un faraona sievas piemēram. Dievs deva kā piemēru tiem, kas noticēja faraona sievu, kad viņa teica: Mans kungs, uzcel man pie sevis māju paradīzē un glāb mani no faraona un viņa darba, un glāb mani no netaisnīgas tautas. Un Mariju, Imrāna meitu, kura saglabāja savu šķīstumu. Un mēs iepūtām viņā ar mūsu garu vai no mūsu gara, un viņa apstiprināja, ka viņas kunga vārdi ir patiesība, un arī viņa grāmatas, un viņa bija no paklausīgām kalpošanā. 66, 11-13